Iztulkojam. Kāpēc mums ir svarīgi zināt savu vēsturi? Kāpēc kaut kur nodara tā vēsturi vai nenodara? Kontekstam labi. Neatkārtot kļūdas, lieliski, tātad vēsture. Kāpēc mums tik svarīgi vēsture? Kāpēc profesors saka, ka likums jālasa no beigām? Kāpēc likums būtu jālasa no beigām, kā jums šķiet? Kas tur beigās, piemēram, satversmē varētu būt? Mums ir atvērts satversme. Satversme. Kas attiecīgi? Kāpēc satversme būtu jālasa no beigās? Te nekas nav nevis. Paskaties valsts pārvaldes iekārtas likumu no beigām. Kas mums ir šeit beigās? Pārējais noteikti. Kāpēc ir svarīgi pārējais noteikti? Ir kāds idejas pārējais noteikti. Pārējais noteikumi. Piemēram, no 1. janvāra tiek atzīta vienzimumu laulības Latvijā. Vai ir kāds pārējais noteikums? Vienzimumu laulības. Tā ir pārējais noteikums, vai ne? Cilvēki būs tādi, kas nepiekritīs kaut kā. Būs, jā. Pats vārds laulība un vienzimumu. Ko tagad mēs darīsim? Katru gadu no 1. janvāra ir vairāki grozījumi par nodokļiem un budžetu veidošanu. Cilvēkiem izskaidro, kuru brīdi kāds nodoklis, kādā apmērā ir jāmaksā. Tātad katrai normai ir kaut kāds laiks, kad viņi stājās spēkā. Un šeit mēs redzam, ar šī likuma spēkā stāšanos zaudē spēku ministriju iekārtas likums, kas tika pieņemts 97. gadā. Arī līdz 5. gada 1. janvārim nodrošina valsts pārvaldes atbilstību šā likuma noteikumiem. Tātad likums pieņemts 2000 gadā, tātad pārējais posms, tātad kā šis likums pāriet, attiecīgi viņš ir pieņemts 2. gadā, tātad likums veido savas pārējais posma vēsturiskais konteksts. Kas Latvijā notika tālajā 20. gadā?